Ko es daru ikdienā, lai mans cels varētu funkcionēt normāli? Pēc operācijas pie manis pienāca fizioterapeits, kas iedeva pāris vingrinājumus, kas man ir jāpilda 2 nedēļas, pēc kā sekos tikšanās ar manu personīgo fizioterapeitu. Tātad noņemsim ortozi un sāksim vingrot. Sekojoši vingrinājumi, ko man iedeva. Potīts apļošana uz vienu pusi, uz otru pusi, pēc tam pret sevi un prom no sevis 10-20 reizes, lai asinis nokļūtu līdz potītei, kas, protams, ies cauri celim, un tajā pašā laikā cels tiek apasiņots ar jaunām asinīm, kas, protams, veicinās atjaunošanos. Tālākie uzdevumi ir ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc, ka pēc operācijas tavs cels dabīgi grib palikt šāds, bet kājai ir pavisam dabīgi arī iztaisnoties pat bišķi tālāk. Un tad ļoti liels un svarīgs uzdevums ir spiest celi iekšā, 10-20 reizes arī. Tu ar muskuļiem spied celi lejā, patur sekundi un laid atpakaļ augšā. Un tas veicinās to ceļu iztaisnošanu, kas teorētiski ir tas grūtākais, jo salocīt celi tu vienmēr varēsi iemācīties. Bet tā kā mēs retāk iespiežam celi un iztaisnojam, tas būs tas grūtākais uzdevums. Bet papildus tam uzdevumam seko uzdevums, kad tu sasprindzini kvadriceps. Tas ir ļoti līdzīgs iepriekšējiem uzdevumam, kur tu celi spied zemē, bet te ir mainās nianses, ka tev fokus ir tieši uz kvadriceps sasprindzināšanu. Un tad noslēdzošais vingrinājums, ko man fizioterapeits iedeva, bija ceļa celšana, tāda maza kustība, kur tu vienkārši tīri kustināt celi, lai tas nenosēžās, lai nesarūsē, gluži kā mašīnai. Ja tā stāvēs uz vietas, tā sapelēs, sarūsēs un būs ļoti grūti to iekustināt pēc tam. Un tad šie ir tie pāris vingrinājumi, kurus es saņēmu slimnīcā, un rīt jau es iešu pie sava fizioterapeita, un tad redzēsim, ko man tālāk dos.